vienkārši dzīvot no algas līdz algai, tas bija smagi. Un visu laiku domāt, vai man pietiks vai nepietiks. Pirmais jau tas, ka man iekustināja tas, ka es nomaksāju savu parādus, lai es varētu tā kā virzīties uz to dzīves apdrošināšanu un pensiju līmeņu fondu. Jo man tas ļoti bija svarīgi, jebkuram ieteiktu mainīt. Ja ir duka un vēlme mainīt, lai, jāmēģina. Tā sajūta, ar kādu mēs pie tevis atnācām, vairāk es noteikti. Man tā sajūta man pazuda, kopš mēs uzreiz sakārtojām, tā kā pa jaunu pārlikām to visu sistēmu. Ir viena pozīcija, kura ir pamatīgi atkritusi no stresa līmeņa, tas ir finanses. Un tagad ir ļoti, ļoti tiešām tā sajūta ir fantastiska, tāpēc, kad ir mazāk par ko tev stresot, domāt. Ir arī tas pats drošības spilvens, kas tev ir izveidojies, un ka tu zini, ka tev viss lūst un plīst, un tev reāli ir. Mēs tiešām esam sākuši veidot to uzkrājumu savam īpašumam, savai mājai, un šī gada laikā mums ir ar disciplīnu izdevies ļoti labu summu sakrāt. Tas viena gada laikā izdarīt tik, cik jau man bija, bet man ir viss sakārtots, es vēl atlieku vecumdienām, es investēju, un man ir savs īpašums, nevis bankas ķīla, bet man ir savs īpašums. Es nedzīvoju ne gramu sliktāk kā tad, kā bija pirms gada. Man neto vērtība ir pieaugusi par 28%. Liekas, bāc, kāpēc es šo nevarēju pirms 10 gadiem? Bāc, es būtu miljonārs bez mazliet. No šī kursa tiešām tāds daudzas vērtīgas lietas paņēma, ko es varbūt vēl nebija. Kaut kur varbūt bija dzirdēts, bet tas tā kā netika izmantots un kaut kas pat pilnīgi nebija dzirdēts. Tāda pārliecība ir, kad tu vari uzkrāt, tev sanāk daudz, tu vari atvēlēt savām vēlmēm pietiekami. Pateicoties tavai sistēmai, trauksmes sajūtas vairs nav. Šis ir nācis arī par labu manām attiecībām ar vīru. Mēs esam abi šobrīd vienā līmenī. Un šobrīd jau viņš ir tas, kas nāk pie manis un prasa, kā tu tur sakārtoji. Esmu iepazinās cilvēku, tevi, kurš pareizajā mirklī pateica, ka tev vajag atsevišķu kontu masāžām, jo tas saskan ar vairākām tavām dzīves vērtībām. Tas man kā māmiņai dekrētā tajā brīdī bija vienkārši, es sajūtu atbalstu. Un tas bija tas, ko man vajadzēja dzirdēt. Un saprast, ka tu esi tas cilvēks, kam es varu uzticēties, jo tev katrs klients ir unikāls. Tu esi iedzinājusies ne tikai ciparos, bet arī manī kā cilvēkā. Tādā sajūta līmenī, ja es varbūt salīdzinu sev pirms gada, man tiešām ir miers un tāda pārliecība, ka viss būs ok, un kad mums ir tā kontrole par tām finansēm. Jo arī finansiāls iegūms tas ir bijis, tu mums palīdzēja ieraudzīt, ka mēs varam tomēr palielināt to mūsu investīciju apmēru. Tas jau, principā, arī 4 mēnešu laikā jau ir palīdzējis veidot šo investējumu kapitālu, kas jau ir atpelnījis šo te programmas investīciju, ko mēs pilnīgi noteikti nebūtu izdarījuši bez savas palīdzības. Tā nauda vienkārši būtu kaut kur uzcūkusies, kaut kādos tur pirkumos, gribulīšos. Piedāvājums pilnībā atbilst tam, ko es esmu saņēmusi atpakaļ un pat vairāk. Cik tu tā kā par drošību, cik tu maksā? Tā kā jocīgs tāds vispār jautājums. Ja kopumā man būtu jārēķina, cik es ietaupījusi, es noteikti varu skatīties savā drošības spilvenā, jo man tāds iespējams nebūtu. Arī jāsaka ticība sev vairāk. Jo no tiem uzliktiem mērķiem viņi tiešām visi ir piepildījušies. Es atceros, sākumā man likās, tas tā kā nereāli. Ja tu vēlies domāt par nākotni, kā man būs tā kā tajā 50, 60, 70 gados, ka es būšu ģesis, tajos 30 izdarīšu šito. Un, ja gribās sakārtot šī brīža kaut kādu skaidrību, tad ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi, jā. 3 stundu sesija. Tas priekš manis bija kaut kas tāds, ka es apsēdos, man žoklis vienkārši atkārās līdz zemē, un vīrs mēģināja no manis dabūt kādu vārdu. Man bija tāds vienkārši, ej tu nost, jo mēs, tā kā, manuprāt, esam tādi prātīgi vispār, ka ļoti tā nēdam tā ļoti domājam par naudu, ka ne jau aizliedzam sev, bet vienkārši piedomājam par to, lai cik man liktos, un es domāju savā galvā, ka, tā kā, ir jau ok. To bija diezgan tā katastrofāli ieraudzīt, un es nestādos priekšā, kā tas būtu, piemēram, ja es vispār nedomātu par naudu, vienkārši pirktu visu, ko es gribu, un paņemt kaut kādu tur patēriņu kredītu. Tev šis ir izdevies vienkārši fantastisks projekts un pasākums. Es gāju ar ekspektācijām un cerībām, bet tas, uz ko es cerēju,
vai gaidīju, rezultāts ir daudz labāks nekā es biju iedomājusies. Kā tev liekas, vai tos ieguldījums ir atpelnījies? Pilnīgi noteikti un ar uzviju. Man ir krietni lielāks miers un vairāk brīvā laika. Man liekas, lai cik tev liekas, ka tu zini un jau dari, vienmēr var labāk. Tāds no malas viedoklis vienmēr iedos to redzējumu plašāk. Un tad tādu uzrāvienu. Formāts ir beigforšs. Es teiktu, godīgi, tas tāds, vēl gada garumā un tā, un ja tā kā patiešām izmanto vēl to visu, tā kā pa pilno, tad vispār, tur nevar nebūt kaut kādu, tā kā ieguvumi, un tad tas vispār neiespējams. Es varu darīt minimumu, tev jau būs, ieguvums. Tā kā, ja cilvēks tiešām izdara visu, ko jau var. Jā, bet es teiktu, jā, personīgā pieeja, tā ir noteikti vislielākais ieguvums tajā visā. Ka katrs ir tiešām var iziet cauri, taču, tā. Atturies rocīgi. Mēs arī bijām mēģinājuši dažādas kaut kādas finanšu menedžmenta kaut kādus lietas, bet nekas nebija tāds patstāvīgs, nekas nestrādāja. Un šitais ir pirmais, kas strādā. Bija šī te varbūt tāda finansiālās nestabilitātes sajūta. Un tad, skatoties tagad, ir tā ļoti skaidrāk, un tā kā ir tāds, mums ir drošības pilvens, mums ir atlikt šita naudiņa, jā, mazums kās. Tā, ka viņam patīk pastīties tā kā koks, un kas ir kontā, un viņš tāds, ej, tu nosti. Domājies, skaties, mēs esam tik daudz jau sakrājuši. Pēc pusgadā, skatoties šo te kopainu, ir ļoti labi pārredzams, ir sasniegt daudz mērķu. Pusgadu laikā gan ir mašīna nomainīta, gan vasarnīcā ir uzlabojumi veikti. Ir sāks krāt ceļojumam, un, principā, tagad pēc gada būs ceļojums jau ir, tam arī ir atrast līdzekļi. Par cik jums palielinājās tā neto vērtība tajos 6 mēnešos, ko jūs paskatījāties? 36%. Tas ir tādas lielākās pārmaiņas, mēs esam aktīvi sākuši kaut ko darīt, nevis domāt par to. Šis kurs mums palīdzēja apgūt un saprast, kur tad pazūd mūsu nauda, kādi ir tie mūsu mērķi, un tīri finanšu jomā. Ir labāk un arī saistībā ar ieguldījumiem, tā skaitā, teiksim, 3. pensiju līmenis par hipotekārajiem kredītiem, saprast to mērķi, domu, kā tad mums virzīties un kā to visu pareizāk un, teiksim, attiecībā uz mūsu situāciju, kā pareizāk rīkoties. Forši ir tas, ka mums ir tie izrunāti mūsu kopīgās vērtības, mērķi. Tagad jau gan liekas tik daudz laika pagājis, un liekas, bet kā es iepriekš dzīvoju? Tā. Bet, tā sajūta ir tāda, jā, daudz stabilāka, drošāka, mierīgāka. Kāds mēs jūtamies drošāk un mierīgāk par mūsu finansēm, sajūta, ka ir viss tāds sakārtotāks un pārredzamāks. Tas pats par 2. 3. pensiju līmeni, ka tur ir sakārtots, drošības pilvens ir izveidots, ja iepriekš likās, jā, viņu vajag, bet cik lielu un kā tieši viņu visveiksmīgāk, kur viņu glabāt. Tad arī tās lietas bija tādas, ka teorētiskās zināšanas saprotam, ka vajag, bet līdz praktiskai tai darbībai kaut kā neizdevās tikt. Vairāk esam sākuši runāt par finansēm. Drīzāk varētu teikt, ka vispār esam sākuši. Noteikti ir vērts pievērst uzmanību savām finansēm, jo pat ja ir labi, tad var būt labāk. Tā strukturēta, tas praktiskais darbību plāns, kā tiešām nonāk līdz kaut kādam rezultātam. Ja iepriekš bija vienkārši tik daudz, ka nezinu, kur ķert, kur grābt, tad bija tā strukturēta, pārredzama viss. Mana psiholoģiskā situācija tobrīd bija šausmīgi smaga, jo es sapratu, ka tā turpināt nevar, bet es nevarēju izdomāt, kā lai es no tās situācijas izēju. Un es slikti gulēju, regulāri satraucos par rēķinu nomaksu, un par naudu mums ar vīru stresu neuzdzem. Pateicoties šai sistēmai, mans vīrs varēja ļoti mierīgi aiziet prom no darba, kurš viņu bija, viņš bija tur sasniedzis visu, ko viņš varēja tur tajā brīdī sasniegt. Ja es godīgi par naudu stresu ir tik nenormāli samazinājies, tik ļoti dzīvi izmainoši. Tā, kad to ir pat grūti aprakstīt nepiedzīvojot. Sevišķi tiem, kas jūt, ka kaut kas nav kārtībā, bet nevar saprast, kas īsti nestrādā. Jā, man liekas, jau pirmo pāris mēnešu laikā vismaz manu nervu izteiksmē vispār. Bija tā, ka tu mierīgā veidā ļāvi man paskatīties realitātei acīs, kad es visu laiku dzīvoju aizmālētam acis un maigi sakot sev melojot, ka sajies, ka pāries, ka sanāks, neko nedarot. Laiks, jā. Man liekas, tik daudz laika esmu ietaupījis neskrienot pakaļ katram čekam. Tā ir, starp citu, baigo brīvību dod. 1500
iespējams. Jā, tas ir tas, ko es ietaupīju. Mm. Un man šķiet, ka pat vēl vairāk, nu, teiksim, ja tā parēķina, ja es būtu turpinājis kaut ko tādā Vēl pašā šī- garā. Man ir lielāka tāda stabilitāte, tas emocionālais nav vairs. Jā, nu, ka es jūtos tā kā emocionāli stabili par šo tēmu. Bija atbalstošs ceļš uz tavu mērķi. Man situācija izmainīja, laikam, vairāk tā individuālā pieeja. Es teiktu, tas, ka pievēršās tikai tev un skatās uz tikai tavām finansēm.